Ar kungam absolūti taisnība, ja? Vajag beidzot sākt darīt kaut ko. Jā, budžeta izmaksu samazināšanas jautājums vai pašreizie ieņēmumu kritumi, protams, ir jautājums. Kolkim kungam? Jā, es domāju, ka darāmais ir ļoti skaidrs. Tātad pirmām kārtām ir radikāli jārisina jautājums ar pensijām, jo šī negaidīta augstā inflācija praktiski liela sabiedrības daļa atstāja ļoti lielas nabadzības apstākļus. Pensijas atsevišķi temats? Jā. Otrām kārtām ir jādomā par struktūrālām reformām, jo es paņēmu te ilustrāciju, nezinu, vai redzams ekrānā, tātad situācija ar mūsu nodokļu slogu salīdzinot ar Eiropas Savienību, un mēs redzam, ka atsevišķās vietās, piemēram, attiecībā uz patēriņu mūsu nodokļu slogs ir par mazu, attiecībā uz darba spēku mums ir par augstu, un attiecībā uz kapitālu mums faktiski šī nodokļu sloga vispār arī nav. Nodokļu reformēšana. Obligāti. Un vēl kāds punkts 3? Un trešā lieta, protams, ir jautājums par efektīvu valsts pārvaldi. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka ja var pa valsts naudu rīkot dzimšanas dienas ballītes, ja var paaugstināt ministriem algas, tad ir ļoti daudz budžetā resursu citām vajadzībām. Nu, es saprotu, ka pēc vakardienas budžeta situācijas izskatīšanas